Sveiki, draugi, no brīnišķīgas veldzējošas vietas, lai tiek visiem. Hello, my English-speaking friends. There is coming English version of what I will say in the second part of this video. Please stay tuned in, have patience, or just fast forward. It's my comments and a little bit translations of few terms about Sasha Stone's article. I translated in Latvian, and in your case, I just shared and you read it. Mīļie latviešu draugi, tie, kas izlasīja Sašā Stone brīnišķīgo rakstu, vairāk kā rakstu, tādu absolūti inicijējošu pasākumu ar nosaukumu Pasaule liesmās. Es viņu latviski mēģināju iztulkot, viņa valodu iztulkot ir, wow, viņš ir dzejnieks, viņš ir plaša, milzīgi jaudīga būtne, un viņa arī teksti, ne tikai visi tie video un viss citi darbi, ko viņš dara, ir inicijējoši un transformējoši. Un tagad es ar tādām tiesībām, kā es viņa darbam sekoju, un esmu tur dziļi iekšā, es teikšu tā godīgi, vairākus gadus, apmēram ar 90%, jā, ka tas tā ir, iztulkošu dažus terminus, kas bija šajā komplicētajā, īsajā, nāvējoši skaistajā tekstā. Tātad tur bija tāds teikums: bērnu asins dziesma palīdzēs augšām celties vecajiem vai mirstošajiem. Es izstāstīšu kontekstu, ko tikai jūs tagad uzzināsiet. Ja jūs vienkārši to tāpat lasītu, jūs izlasījāt tāpat, bet šeit apakšā ir kaut kas, ko es domāju, var jums pateikt tikai es. Te ir konteksts tāds, viņš ļoti daudz strādā ar pasaules vadošiem zinātniekiem, astrofiziķiem, tas būs saistīts ar nākamo, ko tūlīt teikšu, un tādiem ļoti, ne tikai ezotēri, ko mēs redzam, kas tur ir, bet eksakti izglītotiem augsta līmeņa speciālistiem. Un šis iet kontekstā ar ļoti reālu lietu, ko viņš ar ārstiem izpēta un pie kā strādā ar to, ka, piemēram, ģimenē, ja ir vecākās paaudzes cilvēki slimi, vai arī pat kā tur runāts mirstoši, tātad paņemot bērnā, tur zināmā veidā asinis, jā, specifiskā veidā uz to iedarbojoties, var ārstēt šādi vecākās paaudzes cilvēkus. Kāds izteica komentu par to, ka nepatīk termins homo sapiens. Lūk, tur ir stundā un gari video, citi zinoši speciālisti, mans pieminētie astrofiziķi un daudz citi. Deivs Emerijs, brīnišķīgi tāda būtne, ļoti, ļoti daudz, kas tur strādā un māca par to, kā tie, kuriem ir cilvēka ķermenis, visi izskatās pēc cilvēkiem, bet mums ir dažādi DNS, mēs esam galaktiskie hibrīdi. Vienvārds sakot, forma mums ir viena, sauc it kā mūs visus par cilvēkiem, bet tādī apvalkā ar cilvēku izskatu ir ļoti daudz un dažādas būtnes. Lūk, tas, lai paliek īsi. Kas tur vēl bija? Tur bija viena ļoti skaista lieta, plazma. Plazmas enerģijas, tur ielika tādu īsu paskaidrojumu ar BK, plazmas ražas savākšana. Tātad arī šie paši tieši zinātnieki skaidro no šīs to, ko mēs zinām, tie, kas meditē, tie, kas arī redz ar smalko redzi enerģijas. Tātad tas tur iet kopā šajās visā tajā viņa lielā platformā, ko mēs to mācamies. Tur ir daudz dažādi avoti, kas no dažādām pusēm to paskaidro. Brīnišķīgs cits viens speciālists, Dēns Vinters, kurš gadiem tas viņa mūža darbs, pēta enerģijas, caur tādiem aparātiem. Es tagad tā ļoti vienkāršot, lai visiem ir skaidrs un tā, un arī, kā es to pati paskaidroju. Tā ir tā mūsu daudzdimensionālās būtības daļa, kāds vienkārši saka, enerģijas, tur čakras, viss, bet ir kāda ļoti specifiskā mūsu izpausme, ko veido
prāta, nu, kas ar apziņu saistīts un visu, un kas ražo, kas pati ir plazma. Jā. Nu, tur ir skaists termins krist, K-R-Y-S-T, tur ir atsevišķi liels skaidrojums, tur es arī lietoju šim terminam. Tur ir viens termins, bet apakš tā ir ļoti daudz kas. Nu, priekš manis šīs visas komplicētās lietas ir palīdzējis saprast arī tāda Ašajānas Dīna mācība. Es domāju, ka Deivs Emerijs, kas Sašas platformā ļoti daudz to stāsta, ir ļoti daudz studējis arī tieši Ašajānu. Un viņa māca par to, kā ir jau sen. Nu, it kā mēs zinām to vienu skolotāju Ješuā, bet ir bijuši vairāki tie, kuri ir varējuši aktivizēt to. Nu, viņu arī zinātniski var saukt tādu mūsu daudzdimensionālās būtības daļu, ko kādreiz sauc kristāliskais ķermenis, bet tur ir, es saku, tur ir specifiski sauc Kraist. Un tāpēc ir šis apzīmējums Jēzus Kristus, kaut gan īstenībā Kraist, jā, sasniegt to līmeni ir bijis daudz spēkos. Vēl ir daudz dažādas lietas. Tur es jums atklāju dažas paroles. Tagad redzat, cik daudz it kā teksts ir skaidrs, saprotams un tāds, bet cik tomēr ļoti daudz nozīmē tas, ka ir arī šāds skaidrojums. Es ceru, var sakot, kurš grib vairāk. Nāciet, jums ir paveicies, ka tieši šo ceturtdienu es esmu klātienē un grupas nodarbībā un to stāstīšu. Bet, tas tad arī ir tas, ko es daru, ko man patīk darīt kopā. Ir daudz brīnišķīgas būtnes, kurām arī šis te patīk. Kā man pēc jūlija tikšanās reizes ir jāsaka, daram mēs to pietiekami nopietni un pietiekami rotaļīgi, lai tas saprotams un pieņemams būtu. Kā mums sanāca jūlijā 7-gadīgai meitenei, 85-gadīgai lēdijai, cilvēkiem, kuri 11 gadus praktizē šīs lietas, visiem bija interesanti. Meitenītei vienīgais, ko tajā reizē nomainījām pret krītiņiem un zīmēšana beigās bija joga nidras daļa, bet tā kā, ja jums ir vēlme šo ceturtdienu kā reiz arī būs kopā sanākšana, tādas nav bieži un būs vēl retākas. Viens no nodomiem šīm satikšanās reizēm ir arī satikties reāli klātienē tiem, kuriem patiešām gribās satikties ar jēgu, izbaudīt gan vienkārši esības skaisto būšanu, klusuma, tukšuma lielo spēku, gan arī šādas tādas izklaides, kā es saku, mentālam kontekstā to, ko pat stāstīju. Tā kā, ja jūs tas uzrunā, priecāšos. The English part. So, since I'm dedicated follower, and not only follower, I think I'm like deep in this work, what Sasha Stone gives out to people. I'm not only follower of all his social accounts, but also subscriber of his Project Lazarus initiative for several years already. His material is just like huge, rich, very multi-dimensional. I will have courage to translate few terms which probably not everyone knows from this beautiful article, World in Fire, so perfect tribulation. So there is this sentence, and the blood song of young will help to resurrect the elders and the dying ones. You know what? It sounds beautiful by itself, but there is actually a very technical thing behind that. Sasha works, as you know, with scientists, astrophysicists, medical doctors, with many professionals, both in exact, what we say in Latvian, we say exact, but like in academic knowledge and also in esotericism or metaphysics. Behind that, I think he mentioned I take responsibility like 90%. What he mentioned in one interview some time ago was that they researched that how to heal within ancestral lineage. You take blood in a specific way from younger members of family
And with this blood, like very technically way, you can heal elders and yes, even dying ones, as he mentions. There is another one, someone from my Latvian followers, kind of a little bit like a beautiful article, but I don't like how he calls us Homo sapiens. So by Homo sapiens, as I understand, and this is also big Sasha teaching, we are all kind of Homo sapiens. We look human alike. And this is like we are, as we say, there is doggies, there are cats, there are birds, many tribes of living beings. And we are Homo sapiens, but not all of us who look human are, I mean, we wear human clothes, human. We look like a human, but we are far more than just one species. So, but all we are Homo sapiens. Somewhere are gods and goddesses. Some DNA is much different than another one's DNA. And this is also all according those teachings he brings to us together with other people who teach that there is Dave Emery and Dan Winter about our galactic in heritage and where do we come from and all that. Yes. There's another thing he writes kind of a little bit strange way. Christ. Probably you English speaking ones know it, but since my Latvian audience doesn't know, we don't have materials on that. But still, I will tell you because I told for Latvians. I said it's more of a bilingual video. K-R-Y-S-T, Christ. There is beautiful man in Sasha Stone's team who teaches these things. Again, scientific way. Dave Emery, he speaks about our multi-dimensional beingness. Okay, now I'm like explaining Lazarus initiative symposiums, which I understand maybe like 40% sometimes from these talks, scientific ways. But yes, it's again specific part of us, which is the same like not only Christ was the master, ascended master who had it. There were several other beings who also have had this level, but which is called Christ. And this is why we are now calling it Christ. So kind of that. I hope it makes sense. Anyways, I was happy to talk to you, show Latvian forests, our antennas with the source and with each other here, the ground. So, ciao ciao.